Šī ir ķekaviņa. Pirmo reizi mūžā es redzu, ka viņi ir pārplūduši tik traki. Straume ir pat uz ceļa. Ja mums izdotos tik tālāk, varētu parādīt arī, kas notiek tālāk. Redzat, kāda straume? Mani skatītāji. Nu labi. Laikam jāmēģina tikt tur otrā pusē. Davai uz redzīti. Ja jūs neredzat šo video, drīzāk, ja jūs redzat šo video, tad es vēl esmu dzīvs. Bet ja nē, tad vienkārši es viņu neesmu ielicis. Davai, čau. Jā, vienreiz jau iekrituši tie zaņķi smirdīgie. Karoči, mēs tikām bišķi tālāk. Redz, kur mēs bijām tur. Mēs nācām kilometru, lai tiktu tur. Redziet, tur viss aplūdzi. Labējām tālāk. Atradām vēl vienu skaistu vietiņu. Tur, kur senāk bija melnās smiltis, kaut kā gadījušās baltās. Lūk, mēs bijām jau tur, jā. Karoči, visi ķekaviņi iet pāri krastiem, parasti viņi ir šitā tētā. Un te visur var iet, jā. Un tagad ir noticis kaut kas cits. Pēkšņi visi ir aplūdis. Labi, turpinām ceļu ar manu čipšurījēju draugu Patriku. Mēs Patriku atradām Leikanu. Laikam šogad sāksim stādīt kartupeļus. Patriks jau gatavojas sezonai. Kājiņas sauļo. Cenšas skaists būt. Esam nonākuši līdz mūsu galamērķim. Kā redzam, viss šeit ir aplūdis. Parasti šeit bija zeme. Un tur tikai sākās upe, apmēram tā. Redzam gāzes vadu. Bišķiņ pietuinam. Reku viņš knapi no ūdens ārā. Uz to pusi arī viss tāds tā kā pārplūdis. Reku Patriks arī lien tur uz ārā.